Labdien! Mani sauc Gins Anžants un es lasu grāmatas. Mana pirmā atmiņa par grāmatu man nav. Es tikai zinu no vecākiem, ka man esot ļoti patikuši skaķīšu dzirnaviņas. Un manas pirmās atmiņas par bibliotēku ir tādas, ka tā ir vieta, uz kuru es negāju. Jo kāpēc gan, ja bija tik daudz cits interesants, ko darīt? Grāmatas nozīme mūsu ģimenē šobrīd ir, protams, ļoti augsta, jo katru vakaru bērniem tiek lasītas pasakas, līdz ar to grāmatas tur rokās katru dienu. Un darbiņā arī dzen. Jālasa un vēlreiz jālasa, lai bagātinātu sevi, lai pēc tam pēc iespējas vairāk varētu nodot informāciju skatītājiem. Literatūra, manuprāt, var ietekmēt sabiedrību tikpat ļoti kā sabiedriskie mēdīji un tam līdzīgi, ja pietiekami daudz cilvēku lasītu grāmatas un tās būtu vērtīgas, vērtīgu literatūru. Tāpēc es ticu grāmatas spēkam jau sen. Bibliotēkas nozīme šodien, manuprāt, vairāk saistās ar izglītošanos, ne tik daudz kā lasīšanu vieta, kur atrast atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, klusumā pastrādāt, klusumā palasīt, un kur aizvest bērnus galu galā uz bērnu literatūras nodaļu. Cik zinu, gan Rīgā, gan Ogrē, kur ir būts, tas ir brīnišķīgas vietas, kur pavadīt laiku ar bērniem. Es ticu, ka ja grāmata ir izdzīvojusi kopš pirmās grāmatas, tad gan pēc 50, gan pēc 100, gan pēc 500 gadiem grāmatas turpinās atrasties cilvēku rokās, ne tikai digitālos formātos un audio grāmatās, bet fiziskas grāmatas, jo tā jau ir tā īstākā vērtība. Tāpēc nekas nevar aizvietot grāmatas smaržu un grāmatas faktūru un galu galā svaru, vai ne? Jaunajai paudzei lasiet grāmatas, galvenokārt lasiet grāmatas, kuras jums patiešām interesē, nevis tās, kuras jums kāds liek vai spiež lasīt, un tikai tad jūs atklāsiet to īsto grāmatu vērtību un ceļu pie grāmatām. Tiekamies!